Kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām, es stāstu, kā vajag noteikt savas robežas un tavu jauno normu. Tas nozīmē, tad, kad tu mācies, apgūsti informāciju kursā, tu pielieto praktikas savā ikdienas dzīvē, un tev kļūst tāds augsts pašvērtējums, tu kļūsti pašpārliecinātāka, tu sevi cieni, tu sevi mīli, un šeit mēs parunāsim par to, kādas ir tavas normas un tavas robežas. Piemēram, vai priekš tevim tas ir normāli, ka tavās attiecībās ir krāpšana? Un šeit ir jāskatās, ja tu transformējies, mainies, tad priekš tevim krāpšana tā nav norma, un tam attiecībās nav jābūt, jo sieviete, kurai pašpārliecināta ar augstu pašvērtējumu, viņu neviens nekrāpj. Un šeit obligāti tātad vajag šo uzstādījumu mainīt. Ja šobrīd tevi kāds krāpj, tātad tas nav normāli. Un detalizētāk, padziļinātāk es to visu stāstu kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Linku tu atradīsi uz mājaslapu zem profila. Vai priekš tevim ir normāli fiziskā vardarbība? Tad, kad sieviete ir pašpārliecināta, nekāda fiziskā vardarbība priekš sievietes absolūti nebūs norma. Tāpēc, ka sieviete vienkārši to nepieļaus, bet sieviete, kura sevi neciena, kura sevi nemīl, kurai ir zems pašvērtējums, viņa tādu varbūtību pieļaus. Vai priekš tevis ir norma, ja vīrietis ir alkoholiķis un pielieto tātad arī lieto narkotikas? Lai izveidotu veselīgas, harmoniskas, laimīgas attiecības, un ja vīrietis tādā stāvoklī izkrīt no dzīves, aprites, tu ar tādu cilvēku nespēji iet ne uz kino, ne uz pasākumiem, nevari doties pastaigās, uz restorāniem, tad šajā situācijā tev nav jābūt upurim un nav jāglāb neviens. Tev vajag vienkārši izbeigt šāda veida attiecības, jo tās tev absolūti neko nedod. Vai tas ir normāli priekš tevis dzīvot tev ar infantīlu cilvēku? Tas nozīmē to, ka vīrietis uzvedās kā bērns un tu esi mamma priekš visiem. Tas arī ir nepareizi, jo šeit pieauguša cilvēka dzīvē cilvēki ir pieauguši un viņi dara pilnībā pilnvērtīgas un līdzvērtīgus darbus un pienākumus. Un šeit nav jāiedziļinās tādā, ka vīrietis ir kā tēvs un sieviete ir kā meita. Vai otrādāk, sieviete visu velk uz saviem pleciem un vīrietis ir kā bērns. Tas nav pareizi un to jau saknē obligāti vajag visu mainīt un transformēt. Protams, par to visu detalizētāk un padziļinātāk es stāstu kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Šis kurs domāts tikai un vienīgi sievietēm. Vai tas priekš tevis ir normāli, tad, kad attiecībās ir apmāns un meli? Ja tu līdz šim brīdim uzskatīji, ka tas ir ok, tad es tev teikšu tā, ka tas nav normāli, tam tā nav jābūt. Jābūt attiecībām caurspīdīgām, godīgām, uz uzticēšanās pamata un apusējai mīlestībai. Jo tās nav forši tad, kad kāds melo un kāds cenšas apmānīt. Piemēram, ja vīrietis vēlu atgriežas mājās no darba un tur sāc redzēt to, ka viņš nespēja atbildēt uz taviem jautājumiem, nespēja sakoncentrēties. Tas nozīmē to, ka tev nav jātērē liekas laiks, lai okšķirētu, kas tur īsti ir bijis. Un apmāns, meli, tās tikai attiecības var sabendēt. Vai priekš tevis ir normāli, ka cilvēks vienkārši izrāda augstumu un neizrāda vispār nekādas apusējās mīlestības jūtas? Un ja tu gaidi, ka vīrietis vienkārši pēkšņi mainīsies, tad nevajag cerēt uz to. Un tikai tad, kad tu veiksi šo transformāciju, pati ar sevi strādāsi ar savām iekšējām pārliecībām, ar savām domām, emocijām, jā, pēc kāda laika viņš mainīsies. Bet, ja tu ceri, ka vienkārši notiks brīnums, tu neko nedarīsi un viņš pēkšņi mainīsies, tad tas tā nenotiek. Tāpēc nevajag veltīgi cerēt, vajag sākt strādāt pašai ar sevi, un tad, kad tu iekšēji patiešām zemapziņā mainīsies, nostiprināsies, tad realitātē arī pamainīsies tavs vīrietis. Vai priekš tevis tas ir normāli, ka vīrietis necenšas gūt sievietē apmierinājumu gultā? Seks un attiecības tā ir liela dzīves sastāvdaļa, un ja šeit attiecībās gultā vīrietis nedzird, kas tev patīk, kas nepatīk,
viņš ir vienaldzīgs pret tevi, neņem neko vērā, tad arī šeit nevajag tērēt lieki savu laiku, ja viņš ir vienaldzīgs. Tāpēc, ja tu gribi visu šo mainīt, attiecības uzlabot, saglabāt, atjaunot, droši piesakies pie manis uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Un tādā veidā tu spēsi veikt transformāciju un mainīt savu realitāti attiecības ar savu tātad vīrieti, vai arī piesaistīt jaunu vīrieti savās attiecībās. Tiekamies kursā!